Es jau te par mūsu pusi. Mūsu pusē viss ir maksimumā 10 no 10 punktiem. Maksimums, es domāju, nekad nekur netiek sasniegts, bet es gribētu teikt, ka kopumā nostrādāja šī riska informācija, attiecīgi nostrādāja arī tehniskais aprīkojums, kāpēc tas mikro vai kravas autobus tika arī identificēts. Rezultāts, manuprāt, ir reāli veikta aizturēšana. Abas personas ir aizturētas, arī tā, ko jūs minējat, kas kādu laiku uzturējās un skraidīja pa mežiem. Pirmā informācija, ko mēs saņēmām par šo busiņu, bija robežas tūmā, ka viņš tika piefiksēts ar tehniskiem līdzekļiem. Tad ir nepieciešams bija paralēli uzsākot vajāšanu, lai neiziet no redzesloka, apsekot arī robežu. Iespējamo šķērsošanas vietu, kur mēs esam konstatējuši personu grupas, robežu šķērsošanas pazīmes, pirms tam izzāģēja žogā caurumu. Un bija skaidrs, ka šī grupa ir pārvietosies ar šo transporta līdzekli, jo citi transporta līdzekļi no šīs vietas nav braukuši. 7:50 ir saņemta pirmā informācija, un 10:18 jau buss tika aizturēts. Vai ne? Īsts laiks. Un šajā īsajā laikā autobuss spēja pārvietoties diezgan lielu attālumu. Policija kopā ar robežsardzes kolēģiem ļoti labi nostrādāja, jo šie jau nebija plānota operācija, kad mēs gaidījām noziedznieku atrašanās noteiktajā vietā, noteiktajā punktā. Tātad saņemot dinamiski informāciju par iespējamo noziedznieku pārvietošanos, mēs jau reaģējām, izsludinot pārtveršanas plānu Slazdi. Tas rezultāts ir labs. Šajā ziņā, ka nav cietuši varbūt vēl kāds cilvēki, kas ir, jo mēs arī noskaidrojām, cik sarežģīti bija šī aizturēšana un kad daudziem šķiet, ka tur varēja varbūt vēl savādāk kaut kādas līdzekļu, tās iespējas un tas viss, kas tika iesaistīts, tika izdalīts pietiekoši profesionāli, lai to varētu šo rezultātu arī sasniegt. Gribu palīdzēt bēgļiem skatu punktu. Ko jūs šajā notikumā redzat, neredzat un kādi jums rodas jautājumi, vai uz ko jūs saņemat atbildes vai nesaņemat? Tātad 43 tiek atgriezti. Mums ir skaidrs jautājums, vai viņi atgriezti ir par to pašu ceļu, par kuru viņi ienāca Latvijā, vai viņi ir pa grupām izkaisīti, kā mēs daudz zinām, ka cilvēki, kad viņi tiek atgriezti pie atturēšanas, viņi tiek izretināti un tad viņi tiek atgriezti, nevis kā visi kopā. Otrs būtu attiecībā par 3, kas tad netika atgriezti. Kā mēs zinām, attiecīgi, cilvēkam ir tiešām jānonāk šajā situācijā, lai viņam būtu piekļuvi patvērumu procedūrai, kas izgaismo šo pilnīgi absurdo situāciju, ka šajā gadījumā tie cilvēki, kas tiek sašauti, savainoti, nonāk medicīnas iestādēs, tālāk viņi var pieteikties patvērumu procedūrai, bet šie 43 attiecīgi, viņi tiek atgriezti. Kā šajā reizē izpaudās atgriešana? Šīs personas tika nogādātas uz robežu, drošā vietā un laikā tika atgrieztas uz Baltkrieviju. Uz robežu asfaltētu, uz robežu mežā? Neasfaltētu. Uz neasfaltētu robežu. Viņus nogādāja, viņi izkāpa un tālāk? Tālāk viņam tika norādīts virziens, viņi atgriezās Baltkrievijā. Un viņi paklausīja uz vārda? Jā. Tad tā bija kaut vieta, kur nav žoga? Tā mums nav jau arī visa robeža žoga izbūvēta. Ir vietas, kur ir žogs, kur nav žogs. Ir vietas, kur viņi ir izāģējuši žogu. Respektīvi, šī atgriešana notiek nekomunicējot ar Baltkrievu pusi. Protams, ne. Man būtu pretjautājums, bet kāpēc jūs nevirzat arī atpakaļ par šiem pašiem punktiem? Ja jūs mudināt cilvēks, ka viņiem būtu jādodās, tad kāpēc jūs izmantojat tieši to pašu? Es tikai gribu teikt, es saprotu jūsu, teiksim, kopējo nostāju un respektēju to. Tad nekas, tā ir jūsu misija. Jā. Bet mūsu pienākums ir nacionālā drošība, un mums jāatrod līdzsvars starp šo.